Ja jūs interesē, vai XM brokeris ir legāls Latvijā, jūs esat nonācis pareizajā vietā. Šajā video es izskaidrošu, vai jūs varat likumīgi izmantot XM tirdzniecības platformu, pamatojoties uz pašreizējiem noteikumiem. Mūsuprāt, XM brokeri galvenokārt ir paredzēts pieredzējušiem investoriem. Ja jūs meklējat brokeru iesācējiem, izlasiet aprakstu. Un, ja jums patīk XM brokeri, tur jūs atradīsiet īpašu piedāvājumu. XM ir pazīstams ar plašu tirdzniecības instrumentu klāstu, tostarp valūtas, akcijas, indeksi un preces, ko piedāvā savā jaudīgajā un lietotājiem draudzīgajā platformā. Tas ir likusi daudziem investoriem jautāt, vai XM brokeri ir legāls viņu valstī. Jā, XM ir likumīgi darbojošs brokeris, un lietotāji var atvērt kontu un sākt tirdzniecību bez problēmām. Ja neesat pārliecināts, vai platforma ir pieejama jūsu valstī, vienkārši apmeklējiet XM tīmekļa vietni un mēģiniet reģistrēties. Ja brokeris neapkalpo klientus no jūsu reģiona, tas neļaus jums pabeigt reģistrācijas procesu, pamatojoties uz jūsu atrašanās vietu. XM ir legāls, jo tas ir licencēts finanšu pakalpojumu sniedzējs, ko regulē vairākas iestādes, tostarp Kipras vērtspapīru un biržu komisija. Šīs licences ļauj XM sniegt tirdzniecības pakalpojumus lietotājiem daudzās valstīs, ja vien tas ievēro visas normatīvās prasības, piemēram, klientu līdzekļu aizsardzību, pārredzamību un atbilstību vietējiem likumiem. Aprakstā atradīsiet saiti, lai atvērtu bezmaksas demo kontu XM. Tas ir lielisks veids, kā izmēģināt platformu, neriskējot savu naudu. XM piedāvā arī dažādus kontu veidus, kas piemēroti gan pieredzējušiem tirgotājiem ar minimālo iemaksu sākot no tikai $5 ASV. Es ceru, ka šis video palīdzēja atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ja tā, lūdzu, atstājiet patīk un abonējiet kanālu, lai saņemtu jaunāko informāciju par tiešsaistes tirdzniecību un ieguldījumiem. Paldies par skatīšanos!